Tad vēl es ar režiju drusku nodarbojos. Tā kā, piemēram, tagad būs oktobrī Laikmatīgās mūzikas festivāls Arēna, un tur būs man dažas režijas. Un tad es vēl esmu valsts korim Latvija taisījis vienu režiju Pētera baznīcā. Nu tā, man liekas, tā režija arī tāda lieta, kur realizēties. Jo arī nevienam jau tu neesi kā režisors vajadzīgs, neviens jau tev neskrien pakaļ režisoru! Un tu arī piesakies pats, vai tur nevajag to izdomāt, un nevajag to izdarīt. Nu tā. Tu paliec tāds kā grūdītāks un skarbāks. Un ir ļoti grūti ar tādiem neskartiem cilvēkiem. Ja? Kas tur peld pa dzīvi, viss tur laimīgi, tur un tur ču. Un es tā paskarbo citreiz ar tām attiecībām apējos, un tad es pamanu, ka man ir kaut kā tāda baigās krevelas un kaut kādas rētas, ja? Kas tomēr atbaida dažus cilvēkus. Kad zin kā, neiet viss pa gludo, vai ne? Es tās attiecības citreiz samudru baigi. Tad sabojā jau arī tās ķibeles cilvēki, es tā domāju. Man liekas, ka nedrīkst ieklemēties domās par to, kāds tas nabadzīņš. Es apzinos, ka es ik pa laikam, piemēram, arī dabūjot stipendijas, ierakstu šo teikumu. Un es apzinos, ka uz to cilvēku reaģē, ak, tu nabadzīte vai kaut ko tādu. To es daru tad apzināti, ja? Nav forši, bet kāpēc nē? Ir tomēr tāds atšķirības savādāka, vai tu meklē stipendiju kā viens pats pasaulē, vai tu meklē ar bagātiem vai pat normāliem, turīgiem vecākiem un vēl 2 brāļiem, kas tev vienmēr kurā brīdī gatavi atbalstīt. Ir tomēr atšķirība. Tāpēc es domāju, ok, ir godīgi, ka es uzrakstu, ka man nav vecāku, bet principā man nepatīk raudalīgas balsis un kaut kāds tur visu laiku ieciklēties, kā man tur bija traki tur, un kā man bija 2 gadi jāklausās, kā aiz durvīm mamma kliedz no sāpēm, vai ne? Ok, tas viss notika, tas viss man ir palicis atmiņā, vai ne? Tiešām piedzīvot vēža slimnieku mājās, tas ir traki. Un vecētiņš nokakājies un tēvs piedzēries pa grīdu, izpārdējus pilnīgi visu māju. Bija stulbi, ja, pāris gadus. Bet, ok, es iesaku pārējiem cilvēkiem neciklēties uz šito laiku, kad jums ir traki. Bet pamēģiniet uzspļaut tai stulbajai dzīvei. Vienkārši pagriezties un tas mani neskar. Ok, tas skar, bet man liekas, tā ieciklēšanās tad skar vairāk nekā tad, kad tu pamēģini notēlot, ka tevi tas neskar.